all part of church. Mēs esam visi Amen. daļa no draudzes. So then it's important Un tad tas ir to svarīgi, teach what was lai given to the church. mācītu, kas tika dots draudzēm. Amen. So we don't mix. Tā kā mēs, lai šo nejaucam. Hallelujah. So have you started the recording? Oh, you have started. Okay. But it's fine. But I was reminded about the scripture, in fact, in Hebrews 6, when we were standing here. Kad mēs šeit tā stāvējam, es atcerējos raksturvietu no vēstules Ebrejiem 6. nodaļas. I just want to share that first. Es tikai vispirms vēlējos dalīties ar šo. Because it was written to the Jews Jo tas that were saved. Tas tika rakstīts jūdiem, kas jau bija glābtiem. So in chapter 6 there it mentions some foundations. 6. nodaļā šeit ir minēti kādi pamati. That has been laid for us to build upon in verse 1. No 1. panta pamati, uz kuriem mums ir jāstāv, kas ir mūsu pašu pamati. Yeah. And it says turning away from our dead works. Šeit ir teikts, uzgriezuši muguru, atstājuši visus mirušos darbus. To embrace the faith in God. Apņēmuši ticību Dievā, no pēšņu tulkojuma. Teaching about different baptisms. Mācība par dažādām kristībām. Impartation by laying on of hands. Kas ir dots ar roku uzlikšanu. Resurrection of the dead and eternal judgment. Mirušo augšām celšanās un mūžīgā tiesa. And then is written, so with God's enablement we will move on to deeper truths. Un šeit ir teikts, ka ar Dieva šo palīdzību, kad viņš mūs dara spējīgus, the very last words I want to. We will move into deeper truths. Mēs virzīsimies dziļākā patiesībā. Amen. Amen. So obviously teaching about baptism was elementary. Should be elementary. Acīm redzami, ka mācībai par kristību jābūt elementārai lietai. But today we stay a little bit with this. Bet šodien arī mēs paliksim nedaudz pie šī. But everyone should know about baptisms. Bet katram ir jāzina par kristību. Like a foundation. Ka tas ir kā pamats. That's interesting to think. Šis ir interesanti par ko padomāt. And do you know that in New Testament there are mentioned 7 different types of baptism? Vai zinat to, ka jaunajā derībā minētas 7 dažāda veida kristības? But only 2 with water. Bet tikai 2 ar ūdeni. But it is mentioned about 7 different kind of baptism. 7 dažāda veida kristības. Jaunajā derībā. And that is a baptism of fire. Un tā ir kristība ugunī. You can be baptized with a fire. Tu vari tapt kristīts ugunī. And you can be baptized in the Holy Spirit. Tu vari tapt kristīts svētajā garā. With speaking in tongues as a sign. Runājot mēlēs kā zīme, pazīme tam. And it talks about the baptism of Jesus when he suffered. Un viņš tātad ir runāts par kristību Jēzu, kad viņš cieta. Šāda veida kristība arī ir lietota, minēta, kad viņš krustā cieta. Then it talks about the baptism into the cloud. It must be into the glory cloud. Tad ir runāts, ka tā ir kristība Dieva godības mākonī, Dieva godībā. But we will not go into this. And it's mentioned also baptism into Moses. Mēs neiesim dziļāk par šo. Tad tālāk ir minēta kristība Mozu. And then this baptism of repentance. Un tad kristība uz grēku nožēlu. And that was in water. Un tas bija jau ūdenī. And finally the water baptism, it says. Un visbeidzot ir teikts ūdens kristības. Which we concentrate on today. Uz ko mēs tad koncentrēsimies šodien. Amen. Because the baptism of repentance. Jo kristība uz grēku nožēlu. It was performed by John the Baptist. To veica Jānis Kristītājs. And that was before Jesus came. Un tas bija pirms Jēzus bija nācis. He said that you must prepare the way of the Lord. Viņš teica, ka jāsagatavo ceļš tam kungam. So you must repent. Tā, ka jums ir jānožēlo, jāatgriežas. And he baptized them into repentance. Un viņš kristīja viņus uz grēku nožēlu. That's not what we do anymore. Bet tas nav
vairs tas, ko mēs tagad darām. No, this is something different. Tagad ir kaut kas citādāks. There is no repentance in the baptism now. Ka tagad kristībā vairs nav grēku nožēlas. Because Jesus has come. Jo Jēzus ir nācis. He has died. Viņš ir miris. He has been risen. Viņš ir uzcēlies. He is seated at the right hand side of God. Viņš ir sēdies tagad pie Dieva labās rokas. And he established a church. Un viņš ir nodibinājis draudzi. And the baptism we talk about now is for the church. Un kristība, par kuru mēs runājam tagad, ir draudzē priekš tevis un manis. Tas ir priekš ticīgajiem. Amen. You cannot belong to the church of Christ without being a believer. Tu nevari piederēt Kristus draudzē, nesot kristietis, ticīgais. Vai saproti šo? This baptism is for believers. Šī kristība ir priekš ticīgajiem. Amen. Amen. So we must not mix. Tā kā mēs nedrīkstam šo tā jaukt kopā. So let's go to Romans chapter 6. Tā, dosimies uz vēstuli Romiešiem 6. nodaļu. Hallelujah. It says there in verse 3. Šeit 3. pantā ir rakstīts. And he says to the Romans, have you forgotten that all of us who were immersed into union with Jesus, the Anointed One, were immersed into union with his death? Jeb vai jums nav zināms, vai esam aizmirsuši, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? And if the word immersed is used here. Šeit ir pielietots vārds pagremdēti. And that means something, when we immerse something, it is totally covered with water. Tas nozīmē, ja kāds kaut kas tiek iegremdēts, this glass is full of water. Piemēram, šī glāzīte pilna ar ūdeni, pieņemsim. Tu esi tur, un tu dodies tur iekšā, jeb zem ūdens. Zem ūdens. Tā ir tā pagremde. This we must remember. Baptism means to be fully immersed. Šī te kristības nozīmē pilna pagremde, iegremdēšana. So in verse 4 is written, sharing in his death by our baptism. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti. It means that we were co-buried with him, so that when the Father's glory raised Christ from the dead, we were also raised with him. We have been co-resurrected with him, so that we could be empowered to walk in the freshness of the new life. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē kopā ar Kristu, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So it is like a symbol of that we are baptized into the death. Tas ir kā simbols, ka mēs tiekam pagremdēti nāvē. Mēs dodamies zem, esam šķīstīti, iegremdēti iekšā, tad atkal uzcelti. Like then we have been co-resurrected with Christ. Tādā veidā it's a symbol of this. Tas ir simbols tam, ka esam kopā ar Kristu. Amen. Apglabāti un uzcelti. We are raised with him. Mēs esam uzcelti kopā ar viņu. Hallelujah. So you can go to heaven without being baptized in water. Tu vari doties uz debesīm, neesot kristīts ūdenī. You can. Jā, tu vari. But this you do like a symbolic act. Bet šo te tu dari kā simbolisku rīcību. You show for yourself. Parādi sev pašam. You show for people around you. Parādi cilvēkiem tev apkārt. You show it for the powers of the air. Tu parādi visiem gaisa, šiem spēkiem un valdībām varā. Es tagad esmu kristīts ar Kristu. And I'm raised with Christ. Esmu ar viņu apglabāts un kopā ar viņu uzcēlies. Amen. Verse 5, for since we are permanently grafted into him to experience a death like his, then we are permanently grafted into him to experience a resurrection like his, and the new life that it imparts. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Amen. Amen. Let's go to Colossians chapter 2. Tā, dosimies uz vēstuli Kolosiešiem 2. Also nodaļu. Written to a church. Kas arī rakstīta draudzē. Written to the believers. Rakstīta ticīgajiem. Amen. Amen. It's not written to babies. Tā nav rakstīta mazuļiem. It's written to believers. Tā ir rakstīta ticīgajiem. That's very important. Šis ir ļoti svarīgi, lai tas tiek uzsvērts. And it's immersion. Un tā ir pagremde. In verse 12 is written, 12. pantā ir rakstīts, for we have been buried with him into his death. Jo mēs esam aprakti
līdz ar viņu nāvē. Our baptism into death also means we were raised with him when we believed in God's resurrection power, the power that raised him from the death's realm. Un tad latviski tikai kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Amen. This realm of death describes our former state. Šī veida nāve parāda mūsu iepriekšējo stāvokli. For we were held in sin's grasp. Jo mēs iepriekš bijām saistīti, ieslodzīti. The sin grasped us. Tas grēks mūs bija kā turējis, ieslodzījis saistībā, bet tagad mēs esam brīvi no tām. Amen. But now we have been resurrected out of that realm of death, never to return, for we are forever alive and forgiven of all our sins. Hallelujah. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgriezīšanā, viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus, grēkus. Hallelujah. Hallelujah. We are forgiven all our sins. Mums ir piedoti visi mūsu grēki. When you are saved. Tad, kad tu esi glābts. Isn't it wonderful? Vai šis nav brīnišķīgi? But this is the way you can show it. Bet šis ir tas veids, kā tu vari to parādīt. It's a good act. Tas ir tāds labs akts, rīcība. To show I'm buried with Christ. Parādi, esmu aprakts kopā ar I Kristu. no longer live for myself. Es vairs nedzīvoju sev pašam. No, the life I now live, I live in Christ. Tagad šī dzīve, ko es dzīvoju priekš Kristus. Amen. Amen. And one day I will be resurrected like he was. Dienu es tikšu augšām celts tāpat kā viņš tika. And then we fly away. Un tad mēs lidojam prom. To be with him forever. Lai būtu kopā ar viņu uz mūžiem. Amen. But there is only one way to God. Ir tikai viens ceļš pie Dieva. That is through the blood of Jesus. Un tas ir caur Jēzus asinīm. Not the baptism in water. Ne caur kristību ūdenī. Jesus doesn't say that. Nē, Jēzus tā nesaka. No, you must be born again. Saproti, viņš teica, tev ir jāpiedzimst no augšienes. And we are born again. Mēs esam piedzimuši no augšienes. Un tad mēs kristāmies, lai parādītu to. Amen. Amen. And I remember es atceros, my wife and I was baptized the same day. Mēs ar sievu tikām kristīti vienā un tajā pašā dienā. And it was, I know for my wife it was a fight over this. Manai sievai, es zinu, tā bija cīņa ar sevi par šo kristību. But I was baptized as a baby. Bet es taču tiku kristīta kā bērns, mazulis. I cannot rebaptize. Es nevaru taču tikt kristīta vēlreiz. And she was fighting. Viņa tā cīnījās ar sevi. With herself. Ar sevi cīnījās. But the Holy Spirit bet Svētais Gars runāja uz viņu. Runāja uz viņu. You must do this. Yeah, you fight with your family. Jā, tu cīnījies arī ar savu ģimeni. But you also fight with yourself. Bet nu arī ar sevi. The devil doesn't want you to have this experience. Sātans negrib, lai tev ir šis piedzīvojums. You see that? Vai tu redzi šo te? Hallelujah. But when she did it, bet tad, kad viņa to paveica, wow, she felt so good. Viņa jutās tik labi. And I also. Un arī es. It was something special. Tas bija kaut kas īpašs. Amen. Amen. Amen, Jānis. Amen, Jānis. You experienced that last year or 2 years ago. Jā, viņš pirms kādiem gadiem, 2 arī ir piedzīvojis to pašu. So, we are forever alive and forgiven all our sins. Mēs esam dzīvi uz mūžiem un mūsu visi grēki ir piedoti. Do you know that you are forgiven all your sins? Vai zināji, ka visi tavi grēki ir piedoti? Hallelujah. 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 Whether you are under or over the water. Vai tu esi virs vai zem ūdens? Amen. Amen. Yeah. Some think that they must be baptized so they can be like complete and good for Jesus. Ir jātop kristītam, lai tu būtu tāds pilnīgs tīrs priekš Jēzus. No, you will make it to heaven anyway. Kādi saka, bet redzi, tu tic uz debesīm tik un tā. Bet tas ir tā ir paklausības rīcība. To what was taught to the church. Kas tika mācīta draudzēm. Hallelujah. Hallelujah. And I want to read a little bit more in Colossians 2. It's so wonderful this. Es vēlos izlasīt vēl no šīs brīnišķīgās otrās nodaļas Kolosieši. He cancelled every legal violation we had on our record, that the old arrest warrant that stood to indict us. He erased it all, our sins, our stained soul. He deleted it all, and they cannot be retrieved. Everything we once were in Adam has been placed onto his cross,
and nailed permanently there as a public display of cancellation. That is, this is Passion translation, maybe a little bit longer than in Latvian, but read what you have in Latvian. Tur, jā, viņš lasīja tikko no Passion tulkojuma, nedaudz garāks varbūt, bet no 14. Viņš izdzildējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams to pie krusta. So he deleted all that stood against us. Tātad viņš ir izdzēsis visu, kas stājās mums pretī ar savu darbu Golgātā. Amen. It talks about going to the court. Ir runāts par došanos uz tiesu. What Satan held against us. Ko Sātans turēja pret mums. And held us in sin. Turēja mūs grēkā. And accusations. Un apvainojumos, nosodījumā. And Jesus cancelled it. Jēzus to visu ir atcēlis. You are free. Tu tagad esi brīvs. Hallelujah. I set you free. Es daru tevi brīvu. So every one of us who are believers in Christ, katrs ik viens no mums, kas esam ticīgie Kristu Jēzu, we are free. Mēs esam brīvi. From every accusations from the enemy. No katra ienaidnieka viņa apsūdzībām, no katras apsūdzības. He deleted it all and they cannot be taken back or retrieved. Viņš to ir izdzēsis visu un to nevar kaut kā atnest, dabūt atpakaļ pret mums. Nailed it permanently to the cross. Ir rakstīts, Amen. Hallelujah. Pilnīgi uz mūžiem pienaglojas pie krusta, pastāvīgi tur pienaglojas. Then Jesus, in verse 15, then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness, stripping away from them every weapon and all the spiritual authority and power to accuse us. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās publiski atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Amen. So Amen. The devil has no accusations against us. Tātad Satanam vairs nav nekādu apsūdzību pret mums, un ja ir, tie visi ir atcelti, tas viss ir atcelts. Un viņš ir uzvarējis, atcēlis visu ienaidnieku spēku. Tā ka viņam vairs nav nekāda spēka pret mums. Because of what Jesus did on Calvary. Tādēļ, ko Jēzus paveica Golgātā. Tādēļ, ka viņa asinis tika izlietas. That is the key point. Šis ir tagad atslēgas moments. It cleanses us from all sin. Viņš šķīsta mūs no visiem grēkiem. Hallelujah. Hallelujah. But the water doesn't cleanse us from all sin. Jau mūs netīra, nešķīsta no visiem mūsu grēkiem. That's very important. Ja šis ir ļoti svarīgi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And maybe some are not agree with me, but varbūt kādi man nepiekrīt arī. Then they can read the Bible for themselves. Bet tad viņi var palasīt Bībeli paši. We must give the Bible right. Mums ir jāsaprot Bībele pareizi. Hallelujah. I want to share from first letter of John. Es vēlējos dalīties no pirmās Jāņa vēstules. In chapter 1. Pirmajā nodaļā. So in verse 6 it's written. 6. pantā šeit ir rakstīts. If we claim that we share life with him, but keep walking in the realm of darkness, we are fooling ourselves and not living in the truth. Ja mēs apgalvojam, ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsā, tad melojam un nedarām patiesību. So we claim that we belong to Jesus and walk with him. Mēs sakām, ka piederam Jēzum, dalāmies ar dzīvi, dzīvojam kopā ar viņu. But if we walk in darkness, ja mēs staigājam kaut kādā tumsā, we are fooling ourselves. Mēs muļķojam paši sevi. But it says in verse 7, but if we keep living in the pure light that surrounds him, we share unbroken fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, continually cleanses us from all sin. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēla Jēzus asinis pastāvīgi šķīsta mūs no visiem grēkiem. Amen. Amen. So we walk in the light. Tā, ka mēs staigājam gaismā, then there is no accusations against us. Tad nav kādu apsūdzību pret mums. We have unbroken fellowship. Mums ir nesalaužama sadraudzība. And it says with one another. Ir teikts vienam ar otru. What is this with one another mean? Kas tas ir? Ko nozīmē vienam ar otru? It goes back to
Tas the connection with God. Tas atgriež mūs atpakaļ, ved mūs atpakaļ pie savienības ar Dievu. It's not the connection between you and me. Tā nav savienība ar tevi un mani. No, but the connection with God. Bet savienība ar Dievu. Amen. It points back to that. Tas aizved līdz šim atpakaļ mūs. In verse 5. 5. pantā. Because God is pure light. Jo Dievs ir tīra gaisma. Hallelujah. So if we live in the light, tā kā ja mēs dzīvojam gaismā, then we have fellowship with one another. Ir sadraudzība vienam ar otru. Yeah. You can say Holy Spirit, you can say Jesus, you can say God. Tu vari teikt sadraudzība ar Jēzu, ar Svēto Gāru, ar Dievu Tēvu. Unbroken. Nesalaužama, nesaraujama sadraudzība. That belongs to you and me. Tas pieder tev un man. And then it says something fantastic. Tad ir teikts kaut kas fantastisks. The blood of Jesus. Jēzus asinis. Continually cleanses us from all sin. Pastāvīgi mūs šķīsta un tīra no visiem grēkiem. What does it mean? Ko tas nozīmē? We can't sin. Mēs nevaram grēkot. Even when we are believers. Mēs negrēkojam, pat ja esam ticīgie. Jā, atvainojos. Paldies. What did you say now? Mēs... We can. You must say the truth. The truth must be in. Ja, man jāsakot patiesība. Patiesība esot mani. Jā, but we can't sin. Mēs varam sagrēkot, protams. Listen to tā pareizi. Paklausamies šeit. Listen to verse 8. Jā, 8. pantu. If we boast that we have no sin, ja mēs lielāmies, ka mums nav grēka, we are only fooling ourselves and are strangers to the truth. Mēs tikai muļķojam sevi un mēs esam svešinieki patiesībai. But if we freely admit our sins, bet ja brīvi atzīstamies, ka esam grēcinieki, when His light uncovers it, kad viņa gaisma to atklāja, He will be faithful to forgive us every time. Tad viņš būs uzticams, lai piedotu mums katrā laikā. Hallelujah. Hallelujah. So we can do mistakes. Tā ka mēs varam pieļaut kļūdas, grēkus, bet varam nožēlot un pārtraukt to darīt. And we are forgiven. Un mums momentāli ir piedots. Isn't it wonderful? Vai šis nav brīnišķīgi? Hallelujah. Hallelujah. John says in another verse that we don't sin, he says. Jānis citā pantā saka, ka mēs jau negrēkojam. But if we sin, bet ja mēs sagrēkojam, God is righteous and merciful. Dievs ir taisnus un žēlsirdīgs. He will be faithful to forgive us, yeah. God is just to forgive us our sins because of Christ, and He will continue to cleanse us from all unrighteousness. Viņš ir uzticams un taisns un mums piedod un šķīsta mūs no katra grēka un netaisnības. And last verse here, number 10. Tātad pēdējais 10. pants tagad būs. If we claim that we are not guilty of sin when God uncovers it with His light, we make Him a liar, and His word is not in us. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nav, tie nemājo mūsos. Jā, amen. Jā, amen. So God is good. Tā ka Dievs ir labs. And He is merciful. Un viņš ir žēlsirdīgs. And He knows that we are dust. Viņš zina, ka mēs esam putekļi. All of us with never-ending love. Bet viņš mūs katru mīl ar mūžīgu mīlestību. He wants us to make it to the end. Un viņš vēlas, lai mēs ejam līdz pat galam, līdz beigām. But the Holy Spirit wants that as soon as He condemns us, the light of God. He condemns me if I've done something stupid or wrong or Svētais gars mūsos. Viņš izgaismo, apgaismo mūs, ja izdaram kaut ko muļķīgu un nelabu. Viņš tā nosoda, viņš mums to parāda, izgaismo. Un tad es pazeminu sevi. Sorry, Jesus. Un es saku, piedod man, Jēzu. I didn't want to do that. Es tā negribēju darīt, es nožēloju to. And He will forgive me. Un viņš to piedod. And I'm back in His light. Un esmu atpakaļ viņa gaismā. Fellowship with one another. Un mums ir sadraudzība atkal vienam ar otru. And in fact it's also easier to have fellowship among us. Un tas ir tikpat viegli, kā mums ir sadraudzība vienam ar otru. We have everything in the light. Ja mums viss ir gaismā. Amen. Together. Kopā. As church. Kā draudze. Kā ticīgie. Hallelujah. Kad esam kopā. Oh, hallelujah. Isn't God's word wonderful? Vai Dieva vārds nav brīnišķīgs?
And who we are in Christ. Un kas mēs esam Kristū. And how merciful God. Un cik žēlsirdīgs Dievs ir. And He sent His only begotten Kad Son. viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. So no one should perish. Lai neviens nepazustu. But have possibility to everlasting life. Iespēja iemantot mūžīgo dzīvi. So I will end with 2 Corinthians chapter 10. Es pabeigšu ar 2. vēstuli Korintiešiem 10. nodaļu. And there is something we must do. Un šeit ir kaut kas, ko mums jau ir jādara. In chapter 10 is written that we have got spiritual weapons. 10. nodaļā ir rakstīts tas, ka mums ir dots, mēs esam saņēmuši garīgus ieročus. And we must use them. Un mums tie ir jāpielieto. And in verse 5 is written, 5. pantā ir teikts, we can, ka mēs We varam, mēs varam, you can, tu vari, I can es varu demolish every deceptive fantasy that opposes God. Iznīcināt katru prātojumu, kas nostājas pret Dievu, and break through every arrogant attitude that is raised up against the true knowledge of God. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. We capture like prisoners of war. Mēs ieslogam kā cietumniekus cietumā. Every thought that raises itself up against obedience of Jesus. Katru domu, kas paceļas pret paklausību Jēzum. Amen. Amen. That is about me. Tā ka šis ir par mani. I must take control over that. Man jāņem kontrole, autoritāte If par I šo. have some fantasy thoughts, Ja man ir kaut kādas fantāzijas, kaut something kādas wrong domas, perception, kaut kādi mānīgi that is pieņēmumi, not according to the word of kas God, nav saskaņā ar Dieva vārdu, well, I can take that down. es varu to satriekt, Amen. sabrucināt, I nojaukt. must do that. Man tas ir jādara. We capture Mēs ieslogām, every satveram thought. katru domu. We take every thought captive. Mēs ieslogām katru That domu, raises itself up against the kas knowledge of God. paceļas pret mums, paceļas pret Dieva atziņu. Amen. Amen. Hallelujah. But that's for Bet myself. tas ir priekš manis. I cannot take control of his thoughts. Es nevaru ņemt kontroli pār viņa And domām. he cannot take control of my Un thoughts. viņš nevar ņemt kontroli pār manām domām. We must do it Tā ourselves. ka mums tas ir jādara pašiem Take it personīgi. captive. Un jāiesloga. Because if you hold To. on something wrong theology or wrong teachings, Jo, ja mēs pieņemam kādu nepareizu teoriju, teoloģiju, domas, pieņēmumus, that's very stupid. tas ir ļoti muļķīgi. Instead of giving it up. Tā vietā, lai When you- padotos ar to When visu. you suddenly understand that, but this is wrong. Kad tu pēkšņi saproti, bet tas taču ir nepareizi. I must take this captive. Man to ir jāņem, jāiesloga. And I bow down in obedience to Jesus. Un es Amen. zemojos Jēzus priekšā paklausībā viņam. And that is also about this teaching about baptism. Tas ir arī sakarā ar šo mācību par That's why I bring kristību. it up. Tāpēc es arī to tā paceļu. Because there is so many theories about baptism Jo in ir Christianity. kristietībā ir tik daudzas But teorijas now par I have kristību. shared the word of God with Bet you. tagad es esmu ar tevi dalījies ar Dieva vārdu. That is given to the church. Tas ir dots draudzē. So that's what I'm teaching. Tas ir tas, ko es That's mācu. what I'm believing. Tas ir tas, kam es ticu. And it is on these scriptures I can baptize people in Un water. uz šīm raksturvietām balstoties, es varu kristīt cilvēkus ūdenī. That's very important. Šis ir ļoti And svarīgi. that is for you also who go Tas ir arī underwater. priekš tevis, kas tu dosies Yeah, it's zem very ūdens. good to do it. You show it. Jā, ir It's ļoti for labi to yourself. darīt. Tu parādi, tas ir priekš for sevis, others. priekš citiem, tu to It's rādi. for these things in the heavenly places. Tas ir priekš visiem, kas ir debesu sfērā, garīgajā You say to Satan, sfērā. hey, look at me now, Satan. Tu pasaki Sātanam, hei, paskaties uz mani Wow, tagad. I'm better than Christ. I will be raised to Christ. Amen. Es esmu aprakts ar Kristu un atkal You have no uzceļos ar power viņu. over me anymore. Tev vairs nav spēka un You varas are on par the way mani. to lake of fire. Tu esi savā ceļā uz uguns sēra jūru, Amen. ezeru. That's what you're doing. Tas ir tas vispār, ko tu to arī Amen. dari. Tas ir Amen. tas, ko tu dari, amen. Hallelujah. Amen, halleluja. You agree? Vai tu piekrīti? Amen. Do you agree on that? Vai piekrīti šim? Walter? Jā, Valters. You like it? Tev patīk šis? Amen. You are saved. You're on the way to heaven. Tu esi glābts, tu esi savā ceļā uz debesīm, jā. Was it legal?
vai ne, Ligita? You are saved. Jā, tu esi glābts. Tu esi ceļā uz debesīm. Bet tu šo dari paklausībām. Jā, the alarm went off. Trauksme ieslēdzās, bet viss kārtībā. Nav ugunsgrēks, viss kārtībā. Only fire of Holy Ghost. Tikai svētā gara uguns. So by this I end my sermon. Ar šo te es noslēgšu savu svētrunu. And for those who are watching. Un tiem no jums, kas skatāties šo. Yeah, just believe what the word says. Tikai tici tam, ko vārds saka. Amen. Amen. And do after your own conviction. Un dari to pēc savas pārliecības. Amen. Amen. Not after mine. Ne pēc Not after my opinions. Ne pēc maniem viedokļiem. But after the word of God. Bet pēc Dieva vārda. Then you will feel so free. So un tad tu jutīsies tik brīvs. Who? You can even be healed there. Tu vari pat tapt dziedināts tur. The Holy Spirit can do whatever. Svētais gars var darīt, ko vien viņš vēlas. He's so mighty. Viņš ir tik varens. When we are obedient. Kad mēs esam paklausīgi. He rejoices. Viņš priecājas. And can do a mighty thing. Un var darīt varenas lietas. Amen. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas ir bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Un Ligita tagad vienkārši saņem. Un esi šai savienībā ar Dievu, ar Jēzu, ar Svēto garu. Jā. Tā kā mēs te apsveicam un priecājamies, un cik tas ir svarīgi priekš debesu valstības, ka pilnīgi tu ieraugi sapnī, tikai jāsaprot pareizi. Tā mēs apsveicam un priecājamies. Halleluja! Puķīti vienmēr. Valteru sveiksim. So we will greet now brother Walter. Mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcels no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. New life resurrected. Mums ir prieks par to, ka tev ir prieks, un tev ir šī brīvība, tev tas bija vajadzīgs, un mēs priecājamies un apsveicam. We greet you. Amen, mīļš, paldies. Jā, Dieva svētība. God's blessings. Paldies, paldies. Sajūtīs. Paldies. Sajūtīs. Es ticu. Es tev ticu uz vārdu. Un tev, brāl, paldies pirmo reizi laikam redzi. Bet ne jau pēdējā, cerams. Paldies. No sirds māsa vīz pateicos tev. Pateicos tev no sirds. Un brālis Dainis. Tas jau vispār ir super. No jauna. Lielais Dainis. Toreiz bija Jeruzalemē nebija īpašo ūdens tādu vietu, bet 3000. Amen.